Kocānu Rubeni. Šīs spēles tiesneši šodien, kas apkalpo šo spēli. Semjonovs. Šeit spēcīgs metiens un bumbiņa vārtos. Kristers Bābris no vārtu priekšas atklāja šīs spēles rezultātu. Keišs. Zilbērts bloķēts. Zilbērts metiens un šeit vēl viens metiens. Slantu uzņēma Bauskas, tātad pirmās līgas komandu. Un te Emīls Zīvērts labi spēlē vārtot. Nagliņš. Patodies priekš 3-2. Nagliņš. Un bumbiņa vārtos! Nagliņš pārspēja Emīlu Censoni. Semjonovs. Semjonovs izdara metienu, Zīvērts visu redz, atvaira. Labi, kontrolē bumbiņu kocēnieši. Un te uz vārtu priekš skaisti sakot iespēli. Un bumbiņa vārtos 2-1. Kocēnu Rubeni izdarīs vēsko reizi šajā vadībā. Semjonovs. Uz vārtu priekšu Orlovs piespēl Šmitam. Šmīts Birstiņām un garām vārtiem met Tomas Kristofers Birstiņš. Keišs. Zilbērts Keišam. Keišs un vārti. Jākams Keišs panāk 3-1 šajā spēlē. Līdz jūtai atbraukuši. Un šeit tiek pārķem Rubeņu un Nagliņš. Un spriekš Nagliņš un neizdodās metiens. Zilbērts. Pietur bumbiņu. Birstiņš. Orlovs, Latvijas Orlovs no vārtu priekšas. Saglabā bumbiņu Keišs. Un kas par metienu Keišs izpildījumu? Dūmiņš. Aktīvi tur cīnās par Nagliņu. Un šeit Nagliņam no vārtu priekšas. Un atvēra Censonis. Dālē piespēle neizietas Nagliņam. Un Rubens teica uzbrukumā 4-2. Strātāns. Piespēle un vārti. Izpildās beidzot Nagliņam un vārtus. Semjonovs. Semjonovs iziet šī piespēle Keišam, vēl viena piespēle un Emīls Zīvērts pārviet bīstamu trauksmes uzbrukumu no Kocānu Rubenes komandas. Un paspēja Emīls Zīvērts šeit pārvietoties un te Kevins Šmits pāri vārtiem. Šmits pirmais pie bumbiņas. Nu un šeit būs noraidījums. Tagad Jākapsons šeit saņem noraidījumu. Pret Kevinu Šmitu. Pusotru vēl paliek, tikpat laiks arī līdz periodu beigām. Kristers Orlovs no vārtu priekšas. Ilgīgi, bet nu šeit izdara sitienu Emīlu Censoni. Tādējādi bumbiņi pienākas viesu komandai. Olvāk toreiz priekš, tagad Stratants. Piespēle tur Nagliņām vēl 10 sekundes pirmajā periodā. Un Nagliņš te un izdodās glābt Emīlam Censonim. Tiks Nagliņš iznīcināja spēles rezultātu pēc Alvida Alvis. Olvāk dodas priekšu jau sāc komandu, tagad blokāts par metiens. Zilbērts. Pietur bumbiņu Keišs. Keišs un bumbiņu vārtos. Jākams Keišs panāk 4-2. Ir spēle šeit. Šmits un vārtī. Kevins Šmits gūst vārds un panāk 3-4 šajā spēlē. Aktīvi tur cīņa, laukam stūrī. Strātāns. Un nav šeit pārkāpums fiksēts. Spēlē var doties uz priekšu. Šmīts piespēle Orlovām. Apturēts tiek Orlovs uzbrukumā. Dūmiņš. Atvaira šeit Zīvērts. Pēturs Pols. Orlovs dodas uz priekšu. Orlovs bloķēts Orlova metiens. Celmiņš. Bitmans bloķēts Bitmaņa metiens. Un bumbiņu vārtos. Rezultāts kļūst 5-3 par labu beigā sāc. Skaits šeit tiek gūti vārti. Dāle tur steidz pēc bumbiņas pret partu. Labi nospēlē Dāle. Un te uz vārtu priekšu bumbiņu vārtos. Ļoti ātri šeit Dāle pieslēdzās, piespēle Nagliņam uz vārtu priekšu. Un Nagliņš var doties uz priekšu. Nagliņš steidz lielā ātrumā. Un dodas priekšu Rubene. Stratants. Stratants ar bumbiņu. Būs noraidījums. Spēlēs skatiskajā vairāk. Babris. Un neizdodas Babram piespēli un atgūst pēc ilgāka laika. Tagad Šmits pats izdara metienu un vārtī. Kevins Šmits gūst savus otros vārtus šajā spēlē. Nagliņš. Kociņš. Un atvēra šeit Censonis. Keišs.
Keišs no vārta priekšā atvēra vēlreiz šeit. Bumbiņi palika runē un šeit neveiksmīgi. Brībolīs. Pēdējās 2 minūtes tūlīt sāksies spēles otrajā periodā. Un šeit Orlovs pāri vārtiem, Kristers Orlovs. Dālē. Iespēl Nagliņam, Nagliņš. Iespēl Dālēm. Dālēm nav viņam spēcīgi pāri vārtiem. 5-5. Un rezultāts ir neizšķirts. Tagad 20 minūtes skatīsimies. Letrīgs šajā spēlē. Hat-trick Ulbriks sastāvā jeb 3 vārtu gojumi izcēlās. Letrīgs šajā spēlē. Hat-trick Ulbriks sastāvā jeb 3 vārtu gojumi izcēlās. Rolands Kovaļevskis. Hēls tātad no Valmieras. Valmiera uzņems Masteres Ulbrika LU. Gocēn Rubena mājās tiksies ar Lielvārtu Unikoks. Savukārt tātad MBK Sāc. Odots uz priekšu Rubens komanda. Matisons un vārti. Matisons no vārtu priekšas panāk 6-5 par labu Gocēnu Rubena komandai. Un šobrīd rīt citas spēles pirmajā līgā. Lorko klubs, kurš atrodas Orīvā pret Lorko klubu Salkalnie rezultātu 4-1. Nu, savukārt Ķekavas Bulmelīm. Bloķēts šeit tiek metiens. Virstīņš. Un šeit norādījums piešķirts. Lūk, interesanti. Ļoti interesanta situācija šeit. Ļoti interesanti tiešām lēmumi pēdējie. Keišs. Matisons, Bumbiņu vārtos. Matisons panāk 7-5 tātad pār labu Gocēnu Rubenas komandai. Nu tiešām, kas par momentiem šeit trešajā periodā. Cerams, ka spēle neievilks šeit tiešām asi ar rupībām. Tiešām augsts vilnis šeit tiek celts. Tagad tūlīt sapratīsim, kas tad notiksies. Kevins Šmits ar Tomas Kristoferu Birstiņu ievadīs bumbiņu spēlē. Paliek trietā. Šmits Birstiņam. Birstiņš Šmitam. Un noraidījums piešķirts Gocēnu Rubenai. Matisons! Pārspēja Emīls Zīvarts pagaidoties tālpies pēc Kevinam Šmitam. Šmits! Un Emīls Glābšņins Ansonis. Babris. Avots. Un viņa vārtos! Kristers Babris panāk 8-5. Nu, un šeit tātad. Brībolīs. Tālu šeit bloķē un Babris no vārtu priekšas būs klāts. Būs hat-triku Kristers Babris un rezultāts kļūst 9-5 šeit. Zilberts. Un kļūdās šeit. MBK Sāc un Bumbiņi jau no 10. reizi. Viņu vārtos 10-5 jau panāk. Semjonovs un vārtī. Arī Ingars Matisons tiek pie hat-trikiem trešā vārta gūma. Skaists Šmits tur individuāli spēlē, bet tiek apturēts. Un atvēra skaits šeit ar roku. Un Sāc komanda cenšas saprast, kāpēc tad 6 minūtes, nevis 4 šeit ir tāda saņemts noraidījums. Ar 9 punktiem no Rubena atradīsies otrajā ar 8. Celmiņš šeit no Bumbiņa vārtos. Pirmos vārds šajā sezonā izdodas būt Celmiņam. Un rezultāts kļūst 6-11. Un redzam, Kociņš saņem labākā spēlētāja balvu šodien. Tā kā noslēdzas šī spēle šodien no Ādažas sporta centra 11-6 pie uzvaras tiek Gocēna Rubena. Audio Jungle.